Mēģināsim turpināt. Mums būs neliela novirze no plāniņa, jo tas sanāca tāda neliela tehniska kļūmīte, bet es tagad, lai atgrieztos pie iepriekšējā plāna, mums uzstāsies 2 cilvēki, kuriem bija paredzēts, bet viņi izkrīt no saraksta, kaut kā tehniskā apsvēruma dēļ. Un tad es šobrīd aicināšu Sabīnu Mikasēnovu uzstāties ar savu priekšlasījumu. Arī sevi studente, brīdī arī pastudēju kultūras koledžā. Jā, un tad šā brīža priekšlasījums būs jau Ferdinands Knopf. Labdien! 1907. gadā rakstā Bilžu Latika Mārtiņš Bulsters atzīmē, ka fotogrāfija kļūst par mūsdienās ļoti svarīgu laikmetu sastāvdaļu, informācijas nesēju, kas var izteikt vairāk nekā vārdi. Es šodien vēlējos prezentēt pētījumu par cilvēku, savu vecvectēvu, 20. gadsimta lauku fotografu Ferdinandu Knopfu. Būtisvarā atzina īpaši atsaucas Ferdinandu Knopfu, jo daba viņam bija liekusi dzirdēt un runāt. Viņa valoda izpaudās fotogrāfijās, 40 gadus strādājot 5 pagastos par lauku fotografu. Viņa tēvs, Aleksandrs Knopfs, bija Līzuma Noiežā, arī veicis logriezumus. Viņš bija augstu kvalificēts amatnieks, un Līzuma barons viņa bija nopircis tērbatā. Un tātad Ferdinands Knopfs bija dzimis 1870. gadā Līzuma Noiežā. Viņš bija mācījies Valmiešu kurmāmo skolā, kur arī apgūvis galvnieku, sedlnieku un arī kalēprāsmas. Interesi par fotogrāfiju viņam radās Pēterburgā, strādājot par burtlicu un grāmatcējai. Arī brālis Rudolfs, kurš strādāja par grāmatcentu Putula rūpnīcā un mudinājis Ferdinandu mācīties fotogrāfēt, saskatot perspektīvas šajā nodarbē. Ferdinands ir pieminēts arī Pētera Korsaka rakstā, redzamākie Latvijas 20. gadsimta sākuma latviešu fotogrāfija, kur pieminēts arī Ferdinanda Knopfa veikums lasāms. Ap 1900. gadu vēl varēja tikko runāt par latviešu fotogrāfiju. Šur un tur uz laukiem darbojās par latviešu fotogrāfiju, skolotājiem un apkārt ceļojošiem fotogrāfiem, kamēr pilsētās vairumā fotogrāfija atradās sveštautiešu rokās, it kā sveštautiešu privilēģija. 1904. gadā viņš saņem licenci fotogrāfēt Tiržas, Daugavskas, Līzuma, Adulienas, Drulienas pagastos. Daudz gadus vēlāk, 1928. gadā, viņš savu zināšanas paplašināja vīznieku kursos. Mūžu nokarē pēckara gados viņš ļoti daudz ir fotografējis parastos jaudis priekšmasas foto. Pirmie Ferdinanda fotouzņēmumi izdarīti 20. gadsimta sākumā, gan ārā, gan paviljonā. Stiklots paviljons Vītas mājā, arī Tirzā pie ķipuļa bodas, uz kuriem brauc svētdienās un dievkalpojumu laikos un svētku reizēs. Ap 1940. gadu, kad aizliedz individuālo darbu, šis paviljons tika pārvests uz Galdaugas bažā un pārveidot saimniecības vajadzībām. Paviljonu māksliniecisku noformējumu veidos viņš pats un viņa tēvs Aleksandrs. Veiksmīgi tika izmantot aksesuāri, telpoli, gleznotu foni. Ferdinands arī dokumentējis dažādas dzīves notikumus, fiksējis apkārtējo pagastu dzīves gājumu, svētkus, sabiedriskus svarīgus pasākumus. Piemēram, Tirzas pagasta lauksaimniecības izstāve, dabas parādības, piemēram, plūdes Tirzas upē. Ar pajūru devies arī Dallas izbraukienos.
Daudz fotografēt arī portreti, kas ir stingri klasiski, bet ietverot cilvēku personības raksturojušas simbolus, piemēram, par bērniem rotaļlietas, sievietes ar ziediem, vai pie šujmašīnas, vīrieši ar medījiem, grāmatu, mākslinieks ar paleti un tam līdzīgi. Fotogrāfijās jūtam dziļi niansētu individuālu pieeju katram cilvēkam. Tajā pašā laikā bieži vien redzam apzināta nevērība, laba humora izjūta, bet arī netik ļoti nopietni dzīves brīži. Fotogrāfam bija speciāls žurnāls, kur reģistrēts katrs fotokadrs, tāpēc ir zināms, ka ir bijuši vismaz 11,000 fotolizējumi. Fotoattēli ir saglabājušies daudz, aptuveni 6,000 fotoattēlus atrodas Vilnius muzejā. 1500 aptuveni no tām ir ieskrētas. Daudz atrodas arī ģimeņa albumos. 2005. gadā Tiešas muzejā bija atklāta fotoizstāde par godu, un bija pieaicināti cilvēki atpazīt notikumus, cilvēkus, jo daļa šo žurnālu, tad bija aprakstīts kāds fotoattēls ir zuduši, vai arī daļai iznīcināti kara laikā. Un diezgan daudz tika iegūta informācija, un cik es esmu dzirdējusi, arī Tiešas kultūras cilvēki vēlētos atjaunot šādu fotoprogrammu. Šeit, manuprāt, var redzēt arī, kā ar vienkāršiem līdzekļiem var panākt interesantu nofilmējumu fotogrāfijām. Šis ir viens no piemēriem par notikumu dokumentēšanu. Šie ir mans pieminētie plūdi pie Tiešas upes. Jā, ir ļoti daudz saglabājušās fotogrāfijas ar dažādiem svētkiem, citiem pasākumiem, dažādā zīmē. Ziniet, man jautājums nav. Man vienkārši ir prieks, ka beidzot to, ko es pirms 40 gadiem ieskicēju, ka ir tagad, kas padziļināti sāk to darīt. Jo es jau daudzreiz atkārtojos, ka pēc statistikas Latvijā bija 503 profesionāli fotogrāfi, nerunājot vēl par profesionāliem amatieriem. Un ka mazmeita tam ir pievērsusies, tas laikam ir Daļa nopelns. Un es ļoti priecājos. Un šie negatīvi likteņi, paldies Dievam, ka viņi tik daudz tomēr saglabājās, jo viņi kādos 70. vai ātrāk gados tika mētāti šeit pa Latviju, kamēr no Poruka muzeja, kur viņi nonāca Gulbenes muzejā. Tā kā liels paldies un turpina rakt. Tad vēl lūkšu